Līdz ar pirmajām saulainajām dienām aprīlī Ventas rumbā brīnumus dara daba. Jau gadsimtiem ilgi vimbas no jūras šai laikā dodas augšu pa Ventu, bet savā nārsta ceļā sastop rumbu un ar slaidu lēcienu cenšas to pārvarēt. Vai tas būs veiksmīgi, atkarīgs no ūdens līmeņa un straumes, bet aptuveni 30% vimbu tomēr izdodas turpināt ceļu. Paldies, ka hercogam Jēkabam neizdevās uzspricināt Ventas rumbu. Un tad mēs arī šodien varam apskatīties šo te zināmā veidā dabas fenomenu. Cilvēki jau izsenš šo dabas parādību centušies izmantot arī praktiski. Pirms 300 gadiem te sākts zivis ķert grozos. Pirmās brīvvalsts laikā rumba pat sadalīta privātos posmos, kur nu tad katrs līdzis arī savu no kārklu klūgām pīto grozu. Šajos laikos gan tas vairs nav atļauts. Bet lecošās zivis ir rosinājuši gadu veidot vērienīgu kultūras pasākumu Lido zivis Kuldīgā, un te ir arī iekopta iecienīta atpūtas vieta. Ceļš tagad, kad šeit viss ir labi iekārtots, ir takas jaunas, un šeit arī promenāde ir, kur var to ļoti labi ar uz soliņiem pasēdēt un vērot šo parādību. Arī paši kuldīcnieki to ir iecienījuši. Jā, es nāku skatīties. Interesanti ir tas, ka tās zivs lec uz augšu, viss pa to un pāri. Tiešām mēs esam lepni. Šo dabas parādību var novērot 2 reizes gadā – pavasarī un rudenī. Šitā var uzņemt bez naudas to veselību. Ieva Benetēla, Dalants Perševics, Skrundas televīzija.